Labdien, taut! Pagaidiet. Es gribēju pastāstīt jums pāris lietas, kas norisināsies pašā game time'ā ar Ēriku. Es negribu viņu tā izsaukt, jo pārsvarā daudziem ir tādi, tur, piemēram, game time un šmāšu un vēl visādiem sūdiem. Es tā īsti negribu saukt, tāpēc es gribu vienkārši nosaukt to kaut kādas tīzlības ar Ēriku. Tā būs labāk. Ja. Variants ir tāds, tagad es sagatavošu savu kompi. Baigais klusums. Es sagatavošu savu kompi editēšanai un tādām visām lietām, vai arī es editēšu caur savu veco kompi, kas man ir otrā istabā, un es domāju, ka tā možda būs labāk. Es vienkārši visu izdzēsīšu no viņa ārā, lai viņš tikai editēšanas programmu tur. Un jā, es editēšu caur to kompi, varbūt caur manējo. Un jā, filmēšu es ar Camtasia Studio, bet sevi sākumā es nefilmēšu. Tas būs tāds sākuma etaps, ka būs bez manas sejas, bet, to mēs vēl kaut ko izdomāsim. Es mošu pirkšu kameru, lai varētu filmēt arī savu neglīto seju. Bet, tas ir varbūt un diez vai. Tā kā es vēl neesmu pārliecināts par to visu. Bet es centīšos izdarīt tā, lai viss ir normāli, bet, un jā, pirmā spēle, ko es gribētu uzspēlēt, tā būtu Counter-Strike. Vienkārši tāds parastais Counter-Strike kopā ar čomiem, zin kā, tā, lai viss ir. Bet man ir problēma, es nezinu, kā var palaist šitem Camtasia Studio tā, lai viņš lasa gan mikrofonu no kompi, gan arī to, kas kompī skan iekšā. Viņš vienkārši tādu iespēju nepiedāvā. Viņš vienkārši saka, ir iespējams no sistēmas skaņām vai arī no mikrofona, bet savienot kopā nav iespējams. Es nezinu, kā tas iet kopā, bet es mēģināsim, esmu pāris cilvēku vēl to izdomāt. Un jā, cerams, ka es drīz varēšu uzfilmēt kādu game time. Un jā, tagad pats interesantākais variants ir tāds, ka dzīve sāk grozīties turp atpakaļ. Nākamnedēļ brīvdienas, tā kā veči saturēties, es centīšos kaut ko jautru uzfilmēt, cerams, ka man arī sanāks. Ja nesanāks, tad piedodiet, atvainojiet, bet ko darīt. Un jā, es gribēju pastāstīt, vai arī ieteikt, neieteikt. Labāk es neieteikšu, nedariet to nekad. Un ko es jums vēlētos neieteikt, tas ir neiet iekšā čatrotē. Nekad. Tas ir murgs, nopietns murgs. Neiet tur iekšā un nesaraksieties ar svešiniekiem. Tāpēc, kad piekdienā es ar savu skolas biedru Beņaminu mēs tādu pasēdējām, tur pākstījāmies. Un jā, tagad man cilvēki Skype raksta. Kaut gan kaut kādas, nezinu, no Dānijas, no Itālijas. Vai par laimi tie nav čaļi, tā kā viss kārtībā. Čaļiem es savu Skype nedevu. Bet, jā, baigais čakars. Tagad ir man jāizdomā, kā visu ko izdarīt, lai man viss aizietu saistībā ar game time'iem, lai viss būtu kārtībā un tā. Un jā, tas ir arī viss, ko es vēlējos pateikt. Paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Es zinu, ka viņam nekādas lielās jēgas nebija, bet, videoklips paliek videoklips, vai ne, veči? Vai ne? Tieši tā. Jā. Tas ir arī viss. Paldies, ka skatījāties. Un tiekamies gan jau nākamajā reizē, ka man ir brīvs. Jā, tagad pēc labies stundas
māte būs mājās, es varēju uzfilmēt mierīgi šo video klipu bez nekādām problēmām, man nevajadzēja tur, es negribu, māma mājās, es negribu filmēt, es esmu mīkstais, nē. Tagad ir labi, māma nav mājās, esmu mīkstais, viss kārtībā. Un jā, tas ir arī viss, ko gribēju pateikt. Paldies, ka mēs esam sasnieguši. Es līdz apstīšos, cik mēs esam sasnieguši. Tāks, iesim YouTube'ā. Esam YouTube'ā, jā. Līdz tās aplūkosimies, cik mēs esam sasnieguši YouTube skatījumus. Es domāju, ka man ir ļoti liela, Cipars ir 5 ciparu skaitlis. YouTube vispār skatījumi. Abonementi ir 147. Paldies jums. Un video skatījumi kopā skaits ir 10,697 skatījumi. Jā, es neticēju, ka es tik augstu tikšu, bet, paldies jums, un es mēģināšu jums jebkādā veidā atlīdzināt, lai es nejustos pamesti vai kaut kā tāda. Sarunāts, jā? Rakstiet apakšā komentāros, pilnībā visi rakstiet, ko man izdarīt tādu jautru, lai es varētu jūs tā kā jums pateikt īsti lielāko paldies par visiem šiem skatījumiem un subscriberiem un jā. Jūs uzrakstiet komentāros, ko man izdarīt, es to oficiāli izdarīšu, nofilmēšu, parādīšu un jūs būsiet laimīgi, es būšu laimīgs, tāpēc, ka jūs esat man tik augsti, tik tālu esat tikuši un man negribētos mest mierā YouTube'ā likt videoklips, jo tas ir interesanti. Labi, es esmu viens pats vienmēr, bet tāpatās tas ir interesanti. Tā kā jā. Paldies, ka skatījāties šo jauko videoklipu un tiksimies nākamajā brīvajā brīdī. Atā!